Labrīt visiem! Esam ieradušies Kužņicas ieejā, lai šodien kāptu augšā Ūskas probiju vērči. Visa brigāde gatava. Pēdējie pirkumi, pēdējās labierīcības. Tur aiziet ceļš uz vilcienu. Un mēs dosimies tur augšā. Paredzamais laiks vismaz 3 stundas. Trases iesaukums ir sācies ar tādu samērā vieglu ejamu akmeņainu kāpumu. Smalki akmenīši ejās daudz maz normāli. Mēs turpinām kāpt augšā. Principā daudz ejam pa sauli. Nav viegli. Bet pagaidām sākums daudz maz normāls, atbilstošs. Tas skats uz Zakopani 1354 metru augstumā. Tikko vagoniņš nogāja lejā ar cilvēkiem. Šitien te, tās varēs redzēt, šitas ir maiņas punkts. Viens uzgāja arī gaisā augšā. Kur remontdarbi notiek. Un mums jānokļūst kaut kur tur sanāk. Jāturpina būs pa šo taku. Tagad būs laikam gājiens pārsvarā pa sauli. Esam uzkāpuši uz 1550 metru augstumu. Un jā, tur lejā ir vilcienu maiņas stacijā. Jā, drusku atpūtīsimies. Kāpuma metri paliek drusku virs 400. Un jā, ceļš turpināsies pa šitādu te akmeņainu ceļu. Uzkāpjot aptuveni 1700 metru augstumā, parādās vējiņš, kas ir neliels glābiņš šīs velmainajā saulē, kad divi mazi ruķīši sēž. Izrādās no vienas valsts, pat no vienas bērnu dārza grupiņas. Kā jums meitenes iet? Grūti ir, Jasmīna? Jā. Ir? Un tev, Ester, cik grūti? Nē. Jā, tu pat vari papauzēt, tad viss kārtībā. Mēs turpinam ceļu pa šo akmens krāvumu. Bet sākam tuvoties finišam. Un ceļš visu laiku šitā ved augšup. Un tā gandrīz esam uzkāpuši pašā augšā. Pie tāds foršs klints maliņa ir. Turpinam ceļu uz augšu. Es biju teiktu pēdējie 40-50 kāpuma metri. Patīkams vējš augšā. Kur divas pogas sēž atkal. Dzīves meitenes. Knāpi. Tā jau izdzīvās. Skats uz korēm. Un īstenībā mēs esam vienā līmenī ar Gevontu, manuprāt. Jā, Gevonts ir kaut kur tur. Un mēs turpināsim iet uz augšu. Un tā esam uzkāpuši augšā, kas probiju vērč. Deva 3 stundas uzkāpām, vismaz es uzkāpu 2:40.
Bija arī cilvēki ātrāki pa mani, kuri vēl ātrāk uzkāpa. Jā, un skats visapkārt. Protams, ka kolosāls, kā parasti. Augšā uzkāpa, jā, gaidam pārējos. Tik kaut kādas sacensības vēl izskatās, ka notiek, bet, jā. Ir doma, kaut kur pie šitā ezera varbūt nonākt, ja sanāks. Un uz turieni ir doma aiziet pa Kora vēl uz augšu. Skats nekas probēja vērču uz Zakopanes pusi. Un finišam tuvojas Vineta. Viņa to izdarīja. Latvijas televīzijā, sporta ziņu dienests filmē jūsu iespējas, pirmie vārdi, var arī necenzētus. Izīs var vēl, nekāda problēma. Tā mēs no Kasprovi Vērču puses turpinam ceļu uz priekšu, aiziesim drusku pa Kori. Šitien redzās laikam burvīgi ezeri. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laikam, jā. Mēs turpināsim ceļu uz turieni, pāriesim šitam kalnam pāri, varbūt arī vēl tur drusku uzkāpsim tur kaut kur augšā. Ejot no Kasprovi Vērču, bijām uzkāpuši šī kalnā, Beskid, jā, kura augstums ir 2012 metri. Tad mēs tā kā pa augstējo Kori gājām tur uz priekšu, par to zaļo malu, un tagad ejam, esam sākuši ceļu lejup. Iesim uz Halaga Seinovica pusi, tur kafejnīca. Uz to pusīti dosimies. No Kasprovi Vērču nonācām lejās Murovanets kafejnīcā. Kas kaut ko uzēda, kas kaut ko iedzēra. Un turpinām ceļu uz Kužņici. Jāsaka godīgi, par šo ceļu 3. reizi viešu īsā laika periodā. Nē, es ceļu. Jā. Iespējams, ka sākās šīs dienas pēdējais kāpums. Izdomājām iet lejā no kafejnīcas Murovanets, Krustavies tā pa kreisi, jo pa labo puses jau 2 reiz bija samērā īsā laikā gājis lejā. Un jā, iesim pa šito ceļu, esmu vienreiz augšā kāpis. Aina viski skaisti, jā. Visa tā puse. Pa to pusi bija skaistāki skati, bet neko. Pa šajien vienreiz arī jānokāp, jāsaprot, kā ir. Marta iet pa priekšu un Gustavs. Ejam lejā pa akmeņainu ceļu. Neteikšu, ka viņš ir šausmīgs, bet ejams. Protams, ka augšā pa viņu grūtāk iet. Bet tā nekad nav, kad uzkāpis augšā un lejā nebūs jākāpj. Vienmēr ir jāatgriežās sākuma posmā.
Turpinam iet pa dzelteno taku lejā. Jā, viņi arī lejā brīžiem izskatās drausmīgi, bet nu neko, ar noju palīdzību tīri normāli var noiet. Tomēr lejā ir drusku vieglāk iet nekā augšā, vismaz šī situācijā. Nemitīgi akmeņi visu laiku. Izgājām no meža ārā beidzot, tikuši daudz mums līdzenumā. Turpinām ceļu uz Kuznicas izeju. Principā blakus pa to pašu izeju, pa kuru šodien sākām iet. Varētu būt, kad tīrais trases laiks būs ap 16-17 kilometriem. Jā, beigās paskatīšos aplikācijā, kāds ir kāpums bijis. Pieļauju domu, ka uz 1400 metriem būs. Tagad ejam. Teikšu tā, pēc šodienas visa šitā gājiena pa tādu patīkamu akmeņainu ceļu.